Sveiki, sveiki, draugi! Šodien paskatīsimies tādu ekspresu izlikumu, ko man atstāt vecajā gadā, ko neņemt līdzi uz jauno gadu. Bet pirms mēs ķeramies klāt izlikumam, es gribēju ar jums padalīties ar man kādu ļoti svarīgu informāciju, un tas ir par atgriezenisko saikni no jums. Man ir ļoti patiesībā svarīgi, un es ļoti novērtētu, ja es no jums saņemtu kaut kādu atgriezenisko saikni par to, kā jums vispār patīk šie te izlikumi, kā jums patīk šis te video izlikumu formāts. Man, piemēram, liekas svarīgi, un es arī tāpēc parādu parasti šīs kārtas, es pastāstu arī par kaut kādām konkrētās kavas kāršu niansēm, ja viņas atšķirās katrā kavā, un man liekas arī tā interesanti, vai arī jums tas liekas interesanti, un vai arī jums tas patīk, ka jūs redzat šīs kārtas, un ka es arī konkrēti pastāstu par kārtīm. Tas ir tāds moments. Vai jums vispār patīk šie te nedēļas izlikumi? Ko jūs par to domājat? Ko jūs domājat par ekspresa izlikumiem? Ko jūs domājat par tādiem lielākiem izlikumiem, ko es lieku, kas ir mēneša izlikumi? Tagad arī biju izlikusi gada prognozi auniem, bet man kaut kā pēc laikiem šķiet, ka vairāk jums patīk tādas īsākas prognozes. Tāpēc es pagaidām neesmu turpinājusi to prognožu sēriju horoskopa zīmēm, jo man šķiet, ka labāk patīk īsākas prognozes, kas ir tādas kā nedēļas vai ekspress. Gaidīšu tiešām no jums ziņu, kā tas ir un kā jūs to visu redzat. Jo man tiešām ir svarīgi, lai nav tā, ka es te savā pusē kaut ko daru, kaut ko stāstu. Man, protams, viss forši patīk, bet kā jums ir? Man tiešām ir svarīgi kaut ko dzirdēt arī no jūsu puses. Vismaz šie te laiki, ja? Tad es vismaz kaut kā varu norentēties un aptuveni saprast, kas ir tas, kas jums vairāk patīk, kas jums varbūt mazāk tā kā interesē, ja? Jo tikai tādā veidā, ja mēs varam tā izdarīt, veidot to kanālu un to saturu tā, lai viņš būtu, tā kā apusēji interesanti, lai arī jums būtu interesanti. Jā. Tad vēl, protams, man ļoti būtiski būtu, ja jūs uzrakstītu, kā jums atspēlējās arī, pieņemsim, nedēļas izlikumos, ja? Kā jums kārtas nostrādā, vai ir tiešām pēc kārtīm bijis kaut kāds tāds notikums, kas ļoti sasaucas ar to, ko jūs redzējāt savā izlikumā kārtīs, ja? Protams, ka man tas ārkārtīgi, pirmkārt interesē, otrkārt, arī es jau arī visu laiku, tā ir tāda mūžīga, nebeidzama mācīšanās darbs ar kārtīm, un man tāpēc arī ir ļoti svarīgi, lai starp mums ir kaut kāds kontakts, lai nav tā, ka es runāju ar gaisu, ja? Jo, diemžēl, ir tā, ka es jau nevaru ar katru no jums aprunāties, ja? Un kā tev patīk, ko tu domā, ja? Un tā, tas nav iespējams, tāpēc tas, kā es smeļos informāciju no jums, ir tikai caur to, ja jūs nolaikojat manus video, vai ja jūs arī ierakstat kaut kādu komentāru. Jā, vēl par ekspresa izlikumiem. Es iedomājos, varbūt ir kaut kādas tēmas, ko jūs gribat, lai mēs apskatām, ja? Tā kā varat droši arī iesūtīt vienkārši kaut kādus jautājumus vai kaut kādas tēmas, kas ir varbūt aktuāli. Mēs varam arī tādā veidā izlikt kaut kādus ekspresa izlikumus, šos ar 4 variantiem, ja? Tā kā faktiski tas ir tāds arī pateikšu tā, kaut kāda enerģijas apmaiņa, jo šobrīd es daru to ar prieku, man tas ļoti patīk, un es visu laiku tā kā dodu to savu no sevis to informāciju, un tās ir arī manas kaut kādas zināšanas un mana gadu pieredze, un man tiešām tas jūsu mazais paldies vai tas laiks, tas ir, man tā kā tāds, tiešām enerģijas apmaiņa priekš manis, ja? Un vēl tad pie reizes pateikšu, ja kādu interesē individuāli izlikuma, tad es lieku arī tādus par jebkādu tēmu, par attiecībām, darbu, citiem jautājumiem, arī tās varbūt gada prognozes vai par īsāku periodu, dažādi, ja. Tā kā, ja jūs esat par to domājuši, bet nesaprotat, kas tas ir, kā tas notiek un tā tālāk, droši vienkārši uzrakstat man vai sociālos tīklos, kur man ir kanāli, vai arī uz e-pasta, es jums visu izstāstīšu, un tad jūs varēsiet padomāt, vajag to jums, nevajag, un tā, ja. Un viss notiek attālināti. Arī individuāli izlikumi,
visi tiek gatavot tieši tāpat, kā šie te izlikumi, ko es lieku savos kanālos, viss notiek attālināt, nevienam nekur nav jābrauc, jāiet, es vienkārši nosūtu izlikumu linka veidā, linka formātā. Nu tā, tas bija tāds mazs ievads, tā kā es tiešām arī uz šo izlikumu un arī uz visiem turpmākiem tiešām ļoti priecāšos un ļoti gaidīšu no jums kaut kādu reakciju, kaut kādu ziņu, ja? Nu tā, tas bija tāds pagarāks ievads, tā kā tagad ķeramies klāt izlikumam. Izvēlaties tagad savu variantu no šiem 4 variantiem, tad jautājums ir, ko man atstāt vecajā gadā, ko man neņemt līdz uz jauno gadu. Izvēlaties savu variantu un ķeramies klāt. Skatāmies tagad pirmo variantu. Pirmais variants. Sākam ar vecāko arkānu velns, ja? Tātad, ko man atstāt vecajā gadā? Neveselīgus paradumus. Te var būt runa, tie var būt tiešā veidā, kaut kāda saldumi, alkohols, cigaretes vai varbūt pat kaut kas vairāk kādam, neveselīga pārtika, jā, pirmkārt. Otrkārt, te var būt jebkura situācija, kur mēs nejūtamies brīvi, kur mēs jūtamies atkarīgi, kur mēs jūtamies saistīti, kur man tiek it kā kaut kas dots, bet tā pašā laikā vēl vairāk no manis tiek ņemts, jā. Bet jāatcerās, ka tas, kas man tiek dots, tā ir ilūzija. Pieņemsim, es sēdos šokolādi vai saldumus, protams, man tajā brīdī ir forši, un man liekas, ka baigi labi, ka es jūtos baigi labi, ja? Bet patiesībā tas no manai veselībai ņem nost daudz vairāk nekā dod man tai brīdī, ja? Un tā ir ar visu, ko mums piedāvā vēlns. Tas varbūt arī tās var būt neveselīgas attiecības, tas var būt kaut kāds darbs, ja, kur no manis tiek, teiksim, es tur strādāju varbūt 20 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, jā, es saņemu varbūt atalgojumu, bet es saprotu, ka tas no manis ņem daudz vairāk nekā dod, ja man nav laika ģimenē, man nav laika attiecībām, man nav laika sev pašam, ja, tad īsāk sakot, padomājiet, un kārt saka, atstāja vecajā gadā to situāciju, kas tevi dara nebrīvu, kas tevi dara atkarīgu. Ja? Nu tā. Tā mums ir pirmā kārts. Tagad skatāmies otro kārti. Te mums ir zīžļipāšs, otrais variants zīžļipāšs. Zinat, kā tā ir tāda, pirmkārt, te ir daudz enerģijas. Mēs redzam tās krāsas, gaišs dzeltens, ja, tāds gaišs un enerģisks, un meitenei tās kustības tādas, viņa ļoti daudz enerģijas, ja. Un zīžļi vispār ir uguns stihijas kārts, bet kas notiek ar to enerģiju? Vai viņa tiek virzīta mērķtiecīgi? It kā nē, viņa te, redzat, iet pa apli, ja, viņa kaut kur met gaisā to savu zīzli, nevis liek lietā, bet met gaisā. Un tā kaut kur pat viegliprātīgi varbūt izturas pret to resursu, kas viņai ir iedots. Un kārts mums saka tā, ka kaut kur viņi runā par kaut kādu savu resursu nenovērtēšanu. Varbūt vispār mēs kaut kur tā kā aizdegamies ar kaut kādu ideju, tad tas paliek tādā impulsa līmenī, un tad mums kļūst garlaicīgi, un tad mēs to atstājam un pametam. Ja? Kaut kā tā bišķiņ, redzat, meitene tā kā pa gaisu, ja, mazliet pa gaisu, kaut kā nav tā piezemētība kaut kāda, bet pozitīva piezemētība, ja. Jo, lai kaut ko mēs radītu, mums vajag gan uguns enerģiju, gan tādu zemes, tādu praktiskumu, ja. Ja mūsos ir tikai iet impulsi un tikai enerģija, kuru mēs nerealizējam, tad viņa aiziet pa tukšo, ja. Tad padomājam, kur ir tās, varbūt, kur mēs esam tērējuši savu enerģiju bez tāda konkrēta mērķa, tā pa tukšo, ja, pa riņķi, tā izmetuši gaisā, kosmosā kaut kur, ja. Te varbūt arī stāsts par prokrastināciju, ja, jeb kaut kādu darbu atlikšanu, ja. Mēs palaižam vējā resursu, jo mums nav tāda skaidra plāna, mums nav skaidras virzības, ja.
kaut kā tā pieejam, nu gan jau kaut kā atrisināsies tā situācija, ja? Pamēģināšu to, pamēģināšu šo, bet laiks iet uz priekšu, ja? Kaut kāda varbūt nenobriedus attieksme ir bijusi, vai tiešām savu resursu dāļāšana pa labi un pa kreisi. Un tāpēc, ko es gribu pateikt, atstājam šo, padomājam, jā, par to, ja tas tā ir, ka mēs tiešām savus resursus mētājam pa labi, pa kreisi, tad tomēr mums vajag kaut kā mēģināt sakoncentrēties un virzīt viņus kaut kādā tādā, virzīt uz mērķi, ja, kaut kādā tādā virzienā. Un kļūt, nevis palikt šajā te zižļu pāžā, kas ir vairāk kā tāds jaunietis, ka tāds cilvēks ceļa sākumā, bet kļūt par zižļu karaļiem un karalienēm, ja, kuri jau ir citā, jau ir augstākā līmenī, kuri saprot, ko darīt ar šo te zizli, kas viņiem ir iedots, kuri māk viņu izmantot, kuri māk viņu likt lietā, un citās kavās ir, piemēram, tradicionālajā Artura Veita kavā zizlim ir tādas, visiem zižļiem ir tādas mazas lapiņas, nu tātad nevis mētāt viņu pa gaisu un laist to enerģiju vienkārši pa gaisu, ja, pa tukšo, bet kā zižļu karalim vai kā zižļu karalienai jau mērtiecīgi viņu izmantot, saprast, ko es ar to darīšu, un tad no tā zižļa mēs izaudzēsim, no tām mazām lapiņām, mēs tiešām izaudzēsim lietas koku. Ja? Un tāds variants. Starp citu, arī es pati izvēlējos, es jau arī kopā ar jums skatos, iedomājos priekš sevis kārti, un arī es iedomājos šo te kārti, cik interesanti. Tā kā man arī droši vien ir, nu, jāņem vērā šīs kārtas padomas. Tā, nākamais variants mums ir 4. 8 kausi. Nu, redzat, te vēl nu, nepārprotami, ja, meitene aiziet no kaut kādas situācijas, jo viņai te tie kausi ir nogrimuši, un kaut kas te, no 8 kausiem tikai 1 ir palicis. Tad kārts aicina atstāt pagātnē, atstāt šajā gadā to situāciju, kur jūs jūtat, ka, ka nebūs, ka situācija ir sevi izsmēlusi. Vai nu tās ir attiecības, vai nu tas ir darbs, ja, vai nu jebkura cita situācija, kas sevi ir izsmēlusi, un ka jūs saprotat, ka tie 7 kausi rekrutēri jau 7. grims, vēl 1 kausiņš, vēl kaut kas ir palicis. Tā situācija jums var būt tāda emocionāli, nu tāda jūtīga, es pat teiktu, ja? Jo varbūt jums ir stāsts par to, ka jūs esat ilgi strādājuši vienā darba vietā, ja? Vai jums ir bijuši ilgstošas attiecības, vai jūs esat, pieņemsim, dzīvojuši kaut kādā vietā un kaut kādās mājās, jums ir grūti aiziet. Bet rekurtā saulīte, un tas ir tas, kas jūs gaida nākošā gadā. Tad, ja jūs jūtat, ka ir kaut kādā jūsu dzīves jomā situācija, kas ir sevi izsmēlus, nu ka viss, ka man ir jāiet no tā prom, tad kārts saka, dari to, jo rekurtā priekšā jau sagaida saulīte, ja? Un tā bilde daudz gaišāka nekā šeit pie tiem nogrimušiem kausiem. Ja? Vēl te var būt runa, kad varbūt tiešā veidā kārts saka, kad jums ir jāpārceļās, jo viņi var runāt tiešām par fizisku aizbraukšanu vai pārcelšanos uz citu vietu. Ja? Piemēram, jauniem cilvēkiem, tad te varbūt stāsts, ka varbūt ir pienācis laiks pamest vecāku mājas un sākt savu pastāvīgu dzīvi. Ja? Nu tā. Nu, kāds varbūt arī pēc šim kādam ir laiks iet dekrēta atvaļinājumā vai varbūt pensijā aiziet, un tur arī gaidīs foršas un interesantas lietas. Nu tā, tāds mums bija 3. variants. Tagad skatāmies 4. variantu. Un te mums ir vecākais arkāns tornis. Nu, tornis runā par to, ka kaut kas ir sagruvis. Un tas, kas ir sagruvis, tas ir jālaiž vaļā un jāatstāj pagātnē. Kas ir sabrucis, tas ir sabrucis. Nu, tad jūs zinat, par ko ir stāsts, vai ne? Droši vien. Varbūt kaut kas, pie kā mēs turamies, kas jau ir pilnīgi sabrucis, ja? Un tad kārts saka atlaid. Ja, un atstāja pagātnē. Bet vēl par ko man ļoti liekas, ka šī kārts varētu runāt, ka jums kaut kādā pavisam nesenā pagātnē ir bijusi varbūt kaut kāda riktīga konflikta situācija, nu tāds riktīgs skandāls, ja, vai no ar kādu cilvēku, vai ar vairākiem cilvēkiem, ja, atkal vai nu tas ir attiecībās, vai nu tas bija darbā, nu, jebkurā situācijā, ja, nu tāda kārtīgs tāda, nu, konflikta situācija, ja. Tad kārts saka, atstāja to šajā gadā, un jaunā gadā ieeja jau
tā, ka tu esi atstājis visu šo situāciju aiz muguras, nevelc viņu līdzi, nevelc viņu savās domās līdzi un piedod tiem cilvēkiem, kam ir jāpiedod, piedod varbūt sev, ja tā, nu, jo redzat, viena pagala jau parasti nekad nedeg, vai ne? Jā, un jo te var būt tā, ka kaut kādas dusmas vai destruktīvas sajūtas, ko jūs varbūt ņemat līdzi, un jūs to domājat, pārdomājat, ka tas tiešām jums ir jāatlaiž, ja? Un jātiek no tā vaļā, un jaunā gadā jāiet jau ar pilnīgi gaišām domām un ar jauniem plāniem. Nu tāds bija 4. izlikums, un tā, nu, ceru, ka bija noderīgi. Gaidīšu no jums kaut kādas atgriezenisko saikni un atsauksmes. Paldies!